Es skatos, ka te ir arī tādas kā dzeltenas puķītes iemaldījušās vai neiemaldījušās. Tās laikam tiešām ir iemaldījušās un principā viņas bija pagājuši gadu, viņas ir iesējušās un šur tur izlīdušas kādas ārā, jo gribējuši ļoti padzīvot arī šogad. Nu, kur mēs esam tagad? Nu, mēs esam pie Jelgavas otras viskrāšņākās dobītes, pie mūsu lepnuma vietas, pie Jelgavas Lāčplēša pieminekļa. Un šeit katru gadu mēs iestādām vasaras puķus, katru gadu citā rakstā. Šogad ir tāds gaisīgs, plīvojošs skaistums, tad tāds viegls. Šeit mums ir stacija, Jelgavas stacija, un te ļoti liela mašīna plūsma brauc garām, un tāpēc šīm dobēm ir jābūt labi redzamām, krāšņām, lai viņas saglabā skaistumu visu vasaru līdz oktobra beigām. Un pastāst par puķītēm, kas vēl mums šeit ir? Nu, šeit ir arī graudzāles, tepjulīga, kas ir tāda, liekas, ka tādi mati, un arī cinerārijas, kas ir ļoti izturīgi, šīs sudrabainās, pelēkās krustainas, tās pašas ledus puķītes, kas ir visizturīgākie augi pilsētas vidē. Šī kombinācija ir burvīga. Jā, man arī ļoti patīk. Mēs esam atnākuši vēl uz vienu skaistu vietu Jelgavā, kas saucās Laikarats. Kas šie pa cilvēciņiem ir? Šis piemineklis, šī vieta, šī dāvana Latvijas 100-gadei. Te ir attēloti katri 10 gadi 100-gadē. Tās katra akmeņa slēpjas kāds smags notikums, ievērības cienības notikums tajā 10 gadē. Un kas tad mums šeit ir? Un mums šeit ir krašņums atkal. Kopš Latvijas 100-gades jūs šeit esat uztaisījuši šeit ir tapis šī skaistā vieta, kuru mēs apsaimniekojam un rūpējamies par šiem skaistajiem apstādījumiem. Un kādi ziedi mums šeit ir? Šobrīd šeit ir lielās ledus puķis un viena no visizturīgākajām puķēm, kas ir augstā verbena. Viņas pacieš arī karsto saulīti un gaida šo lietutiņu, kas viņas atkal atveldzēs vai mūsu laistītājus, bet kopumā krāšņums atkal ir līdz novembrim, kas mums ir ļoti svarīgi, lai pēc iespējas ilgāk ir skaisti. Un cilvēki gaida ļoti pavasari, marta beigas, aprīļa sākumu, kad mēs šeit iestādām atraitnītes. Nu, un tad ap Jāņiem, tad mēs mainam. Nu, žēl ir atraitnītes, ka tas mūžs ir tik īss, bet neko darīt. Arī vasaras puķis ir nogaidījušās, un tad uzreiz iestādām dobītē, un viņas uzreiz ir lielā pilnā augumā, un tā mūs priecē līdz novembrim. Šie arī ir jūsu darbiņš? Jā, šie arī ir mūsu darbiņš. Tās ir spīrējas, divas šķirnītes, un arī viņas prasa rūpes un pieskārienus, jo vairākas reizes gadā ir jāapcērp viņas, lai augums ir gluds, un maliņas ir jāapkaplē un jānogrābj un jānoslauka. Tas viss prasa kopšanu, bet ir skaisti.